Mums ir jāpiesaka... Kāds Brazīļu mākslinieks, kuru izstādes ar citu vēl varat apskatīties mākslas telpā, jā? Tas ir pie Strēlnieka laukuma, tajā tur kaut kur pusē, jā? Jā, Miro Soares, Brazīļu mākslinieks, kurš atbraucis uz Latviju ar savu izstādi. Pēdējos gados mēs daudz esam runājuši par aizceļotājiem, bet ir arī cilvēki, kas ieceļo. Un ne tikai uz 1 vai 2 dienām kā turisti, bet atbrauc šeit uz vairākiem mēnešiem. Un ne tikai atpūsties, bet arī strādāt. Un viens no tādiem ir Miro Soares no Brazīlijas, kurš uz Latviju ir atvedis savu mākslas izstādi. So, Miro, what's the idea behind these two? Miro, kāda ir ideja aiz šīm divām bildēm, aiz šīm diviem ekrāniem? Šie divi darbi ir veidoti Norvēģijā, un pirmais tā ir karte, tā ir Bergenas karte. Es paņēmu 6 kartes, izgriezu ārā jūras līnijas, izņēmu tās ārā un karti uzliku uz ūdens, lai tā peld. Un tātad šeit ir process, kur kopā ir gan karte, kas ir kā atspoguļojums, un ūdens, kas tad ir īstenība. Instead of the representation of the place, it's actually the water of the place. So there is this issue and this questions about the map and how, I mean, tad šeit ir jautājums, kāda tad ir kartes jēga un kā tā atspoguļo realitāti. Bet otrajā darbā tā ir kustība. Tā ir platforma jūrā, tā peld, tā ir kā tilts, un tā ir vienkārši nebeidzama kustība, kas notiek pēcpusdienā, un tā ilgst stundas garumā. Es vienkārši pats staigāju ap lampu, un to arī mēģinu parādīt. Vai uzsākot projektu, tev jau ir ideja, kur tas beigsies, kā tas izskatīsies, vai tu vienkārši aizbrauc uz vietu, kur tas ir skaisti, un tas noteikti izdosies? Es nestrādāju ar scenāriju. Man ir pāris idejas, ko es gribu parādīt, bet tieši scenāriju man nav. Es aptuveni zinu, kādas ainavas es gribu parādīt. Aizbraucu uz vietu un skatos, ko es varu dabūt interesanti, kādu bildi es varu parādīt un salikt kopā, lai beigās rastos ideja. Kā tu tiec galā ar augstumu, ar sniegu, ar ledu, jo Brazīlijā tomēr ir karsts? Tas ir interesants jautājums, jo visiem tas šķiet interesanti. Bet redzi, es pēdējos gadus dzīvoju Parīzē, tā kā esmu nedaudz pieredzis pie tā, ka nav tikai karsts. Tāpatās arī esmu bijis Grenoblē Alpos, un pēdējās 2 ziemas es biju Somijā un Norvēģijā. Es gribēju vienkārši braukt uz ziemeļiem, bet ziemā. Tāpēc, ka, protams, ziema un augstumu var tikai piedzīvot ziemā. Tagad tas ir bijis, protams, interesanti. Tas ir augsti, tas ir grūti un ir grūti filmēt augstumā. Un tas ir daudz interesantāk nekā, piemēram, strādāt ziemeļos vasarā. Ko tu domā par Latvijas meitenēm? Kas man patīk, ir tas, ka viņas neizliekās, viņas nepauzē. Viņas ir vienkārši dabiskas. Es vienkārši jūtos ērti starp cilvēkiem. Tāpat bija ļoti interesanti paskatīties šo visu no citas puses, proti iepazīties ar cilvēkiem un pēc tam jau izveidot kompāniju, ar kuru var kopā atpūsties, iedzert kādu kafiju, apskatīt pilsētu. Un tas ir ļoti labi, ja tu dzīvo kādu laiku kādā vietā, uz 1 vai 2 mēnešiem, nevis vienkārši skraidīt apkārt kā turistam, apskatīt pāris vietas un braukt projām. Bet tev ir gan laiks pastrādāt, gan atpūsties, tā kā es esmu bijis ļoti priecīgs. Tagad man arī ir kādi kontakti, lai varētu atgriezties atpakaļ. Paldies liels par atbalstu, tas ir ļoti svarīgi. Un mana izstāde šeit, Rīgas mākslas telpā, tika atvērta piektdien, tā kā visi esat laipni aicināti atnākt šeit, nobaudīt kādu vīnu un apskatīties manas darbus.